Es nekad mūžā negribēju piedzīvot otrais, ka man sit. Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes datiem Latvijā katra trešā sieviete ir piedzīvojusi emocionālu vai fizisku vardarbību attiecībās, bet par šiem skaitļiem skaļi nerunā. Tie slēpjas aiz aizvērtām durvīm, aiz smaidiem, ģimenes fotoattēlos un klusuma pauzēs draudzeņu starpā. Ir pagājuši 2 gadi kopš Jēkabpils traģēdijas. Traģēdijas, kuru varēja nebūt, ja vien sabiedrība un policija būtu reaģējusi uz neskaitāmajiem Ivetas lūgumiem tikt pasargātai. Šis notikums spēcīgi rezonēja ar mūsu audio stāsta galveno varoni Lāsmu. Galvenā motivācija viņas dalībai bija cerība, ka viņas stāsts spēs palīdzēt citām sievietēm, kuras ir saskārušās gan ar fizisku un emocionālu vardarbību, gan ar vienaldzību no sabiedrības puses. Šis ir Lāsmas stāsts. Bērnība Lāsmai bija gaiša un priecīga, viņa jutās drošībā, tāpēc viņai šķita pašsaprotami, ka arī pieaugušo attiecībās valda cieņa un uzticēšanās. Diemžēl šī uzticēšanās kļuva par iemeslu tam, kāpēc viņa sākumā nepamanīja vardarbības pazīmes, tautā sauktus arī par sarkaniem karogiem. Pirmais, protams, ir cilvēkam nosliecē uz alkoholu vai uz apreibinošām vielām, tas ir ļoti kliedzošs, skaļš, tā sakot, ka uzmanies, jā. Ka tas jau ir pirmais. Otrais ir jāskatās, protams, kā, teiksim, dažādās situācijās cilvēka attieksme, kā izturēšanās dažādās situācijās. Es tagad pilnīgi droši varu teikt, ja cilvēks izturās kaut kā ļauni pret dzīvniekiem, mājdzīvniekiem, es domāju, kaut kā tur arī patiesībā tas arī nav labs signāls, jā. Tad ir dažādi arī, teiksim, vārdiski vai kaut kādās aizkaitinājuma brīžos, kā izturās, ja iet viss pa gaisu, tad domāju, liela rāšanās, lamāšanās, jā. Tas nav, nesavaldīgs, jā, ir. Vēl viena lieta ir, ko es varbūt, bet to es tiešām uzzināju tikai pēc tam, ka es jau biju laulāta, ka arī tajās iepriekšējās attiecībās tur ir bijusi roku palaišana. Es to nezināju. To es nezināju. Ja tas ir vispār, tad es uzskatu, ka sievietē, ja tādas lietas nāk gaismā, sievietē principā būtu jāsaprot, ka ja vien viņa pati nav mazohists, tad tas ir, tur ir jāmūk prom. Tas viss šķita niecīgi, nekas bīstams, bet tagad viņa saka, tās bija lietas, kas nedrīkst palikt nepamanītas. Jau pirms laulībām attiecībās bija jūtams emocionāls spiediens, bet pēc kāzām situācija kļuva daudz nopietnāka. Un tad sekoja pirmais incidents. Lēmums aiziet no attiecībām nebija viegls, bet Lāsmai bija skaidrs, tā turpināties nevar. Tā bija viena reize, kad pret mani tika pielietota fiziska vardarbība, respektīvi palaistas rokas. Tas vēl, kas mani glāba patiesību sakot, ka tas notika uz ielas. Paldies Dievam, bija vīrietis, kas pieskrēja klāt. Un mēs ar to vīrieti aizgājām uz policiju uzreiz, jā. Bet, tad tas man bija arī, tā man bija, teiksim, tā pirmā reize, un es sapratu, ka es otro vai trešo un atkārtojumu šim nekādi, jo tās bailes ir baisas. Pat pēc šķiršanās vardarbība nebeidzās, sekoja vajāšana. Un arī pēc tā šķiršanās, kas bija varbūt vēl trakāk, bija tas, ka viņš sāka vienkārši mani vajāt.
sagaidīt, teiksim, tuvu pie darba vietas. Un kā viņš zina, kur es dzīvoju, kur es strādāju, jā. Sagaidīt, gaidīt, vaktēt pie durvīm, nākt. Tas bija smieklīgi katru svētdienu pēc dievkalpojuma, no dievkalpojuma nākot mājās gar manu dzīves vietu, zvanījās, ālējās pie durvīm, jā. Un zinot, ka es tur esmu iekšā, jā. Un tas bija tā, katru svētdienu tas bija pilnīgi tā kā pēc pulksteņa gandrīz, vai jā. Un tas apmēram tā vajāšana ilga aptuveni gadu. Vajāšana nedeva iespēju Lāsmai atslābt. Viņa dzīvoja konstantās bailēs. Tu esi visu laiku lielā stresā. Tu izjūti tādas dzīvnieka bailes, dzīvnieciskas bailes brīžiem, jā. Un tas atstāja savu iespaidu, protams, uz psihi nenoliedzami. Lāsma nevaino tās sievietes, kas paliek vardarbīgās attiecībās. Viņa saprot, kāpēc aiziet var būt tik grūti. Manā gadījumā, teiksim, dzīvojot ar alkoholiķi, tiek ieborēts, es teikšu tā, ka tu jau bez manis nekas nebūsi, ka tu bez manis ne ar ko netiksi galā, ka tev jau būs riktīgas problēmas, un tā tālāk, ka tev dzīve būs bezmaz neiespējama, jā. Sabiedrībā bieži pieņemts domāt, ka ir vietas, kur vienmēr var vērsties pēc palīdzības. Policija, baznīca, vietas, kas tevi aizsargās, noticēs un rīkosies. Policijā es vērsos pašā uzreiz pēc notikušā, jā, kur man tika arī diezgan ciniski atbildēts, ka mēs jau šito te rakstam miskastei. Un otrs, es meklēju arī palīdzību, tātad Latvijas evaņģēliskā luteriskā baznīcā, virsvalde, to laiku un arī tagad vēl ir arhibīskaps Jānis Vanaks, jā, es viņam uzrakstīju vēstuli, jo runa bija par viņa, kā viņš ir, kā augstākā institūcija, tātad Rīgas Lutera draudzes Pērminders, tas bijušais vīrs bija, jā, un jo es vienkārši nezināju, pie kā vērsties un kur, kā to pāraut to situāciju, atrisināt, jā. Atbilde bija 0, patiesībā atbildes nebija. Lāsma vēl aizvien nav saņēmusi nekādu atbildu uz savām vēstulēm. Tikai pēc tam, kad viņa publiski pastāstīja par savu pieredzi, atsaucās draudzes locekļi, kā arī Lāsma saņēma e-pasta vēstuli no baznīcas virsvaldes. Tad, kad sen jau viss bija beidzies un sen viss bija garām, man no tās draudzes man tika atsūtīts e-pasts, lai es beidzu publiski izteikties par šo lietu, ka es publiski viņiem ceļu neslau. Par vardarbības pazīmēm, tās ietekmi un grūtībām izrauties stāsta doktore Lelda Logina no Rīgas Stradiņu Universitātes psihosomātikas un psihoterapijas klīnikas. Izteikti liela neadekvāta greizsirdība, ar uzsvaru uz neadekvāta, parādās vēlme kontrolēt, kur tu biji, ar ko tu biji, kāpēc tu biji, kur tu iesi. Tā, ka, tā sajūta, ka uz katra soļa vēlas kontrolēt pārāk kritiska vai pat pazemojoša izturēšanās, piemēram, kad tiek kritizēts izskats, apģērbs, profesija, personība, draugi, ģimene, tiek izteikti tādi rupji rakstura izteikumi, vārdi, apsaukāšanās, vai ja tiek izmantotas manipulācijas, kad tieši kā Lāsmas stāstā, ka tu jau bez manis nekas nebūsi, tu jau neko labāku neatradīsi, paskaties, kāda tu esi. Tad visdažādākā veida vai arī tāda iežēlināšana, uz emocionālām manipulācijām viņas var ļoti dažādos veidos izpausties. Mēģinājums izolēt no draugiem, teiksim, sakot, ka, jā, tev jau draugi ir svarīgāki nekā es jau palieku viens pats. Tas ne tikai no draugiem, protams, radiem, arī no visiem tuviem cilvēkiem, tā, ka tas cilvēks ir kā pilnīgi tāds atkarīgs paliek no tā varmāka šajā gadījumā. Kāpēc ir grūti aiziet no vardarbīgām attiecībām, jo ļoti bieži pirmkārt cilvēki, kas iekļūst tajās vardarbīgās attiecībās un gribās jau ticēt, un mēs jau pieķeramies tai cerībai, ka kādreiz jau būs labi, kādreiz jau it kā ir bijis labi, un ir arī milzīgas bailes aiziet prom no tām attiecībām, sevišķi tur ir bijušas emocionālās manipulācijas vai fiziskas manipulācijas vai
tad rodas tā līdzatkarības sajūta, ļoti zems pašvērtējums, tā sajūta, ka es jau neko labāku neatradīšu, kur tad es iešu, pati jau vainīga, pati jau uzprasījos, vai arī kaut kāda finansiāla atkarība ir no partnera, piemēram, kad ir tā sajūta, ka nevarētu, teiksim, sieviete pati aiziet projām. Kur var vērsties pēc palīdzības? Protams, var vērsties pie saviem tuviniekiem, pie draugiem, pie ģimenes locekļiem, pie ārsta, psihoterapeita, psihologa, pie ģimenes ārsta, dažādos krīzes centros, Martas centrā, Skalbēs, valsts policijā, sociālajā dienestā. Ļoti, ļoti svarīgi ir nebaidīties, uzdrošināties meklēt šo palīdzību, jo tas un arī ļoti svarīgi, protams, ir, lai apkārt ir cilvēki, kas ir spējīgi dot šo atbalstu un iedrošinājumu, ka viss būs kārtībā.